Esiet sveicināti! Ēterā EVTN 15. septembra ziņu izlaidums. Jūs uzrunā Dāgs Barkāns. Reaģējot uz Krievijas lidrobotu ielaušanos Polijas gaisa telpā, NATO paziņojusi par jaunu iniciatīvu alianses austrumu flanga aizsardzības stiprināšanai, norādīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. NATO sāk operāciju Austrumu flanga sardze, lai vēl vairāk stiprinātu pozīcijas austrumos. Kopīgā preses konferencē ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ASV ģenerāli Aleksusu Grinkeviču pavēstīja Rite. Operācijā Dānija nodrošinās 2 iznīcinātājus F-16 un Zenit fregati, Francija 3 iznīcinātājus Rafale un Vācija 4 iznīcinātājus Eurofighter. Arī Lielbritānija paudusi gatavību sniegt atbalstu. Ar šiem un citiem resursiem tiek stiprināti spēki, kas atrodas alianses austrumu flangā. Rīga vēlas kļūt par Baltijas dronu tehnoloģiju centru. Pēc mēra Viestura Kleinberga un aizsardzības ministra Andra Sprūda tikšanās informē mēra padomniece Letīcija Līva Lukjanska. Amatpersonas pārunāja sadarbību militārās ražošanas, augsto tehnoloģiju, dronu un mākslīgā intelekta kompetenču attīstībā, kā arī sadarbību ar universitātēm. Uzsvērta galvaspilsētas gatavība krīzēm un iedzīvotāju drošības stiprināšana galvaspilsētā. Kleinbergs norādīja, ka Rīga piesaista investīcijas industrijas attīstībai, un aizsardzības ministrija aktīvi strādā, lai militārā nozare turpinātu augt. Saeimā 19. septembrī notiks konference Kurp ej pierobeža, austrumu pierobežas reģiona attīstības vīzija 2040, kur vērtēs rīcības plānu austrumu pierobežas izaugsmei un drošībai. To rīko Saeimas Latgales apakškomisija ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, Eiropas komisijas pārstāvniecību, Latgales plānošanas reģionu un Latgales kongresa lēmumu izpildes padome. Tiks analizēta plāna ieviešanas gaita un finansējuma piesaiste. Tēmas skars robežas stiprināšanu, dezinformācijas apkarošanu, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstību un iedzīvotāju skaita izmaiņām pēdējo 100 gadu laikā. Finanšu ministrija, atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienestu, ziņo, ka šī gada pirmajos 7 mēnešos ēnu ekonomikas apkarošanas un nodokļu administrēšanas uzlabojumu dēļ iekasēti gandrīz 7 miljoni eiro. Tie ir 103% no 2025. gadam plānotajiem 6,7 miljoniem. Tāpat ministrija informē, ka ēnu ekonomikas ierobežošanai turpinās arī citi pasākumi. Piemēram, bezskaidras naudas maksājums noteikts kā primārā algas izmaksas forma. Tāpat arī tiek attīstīts valsts ieņēmumu dienesta analītiskais rīks, kas nodrošina datos balstītu lēmumu pieņemšanu, lai ātrāk identificētu un novērstu ēnu ekonomikas gadījumus. Saeimas atvērto durvju diena šogad veltīta Latvijas neatkarības atjaunošanai pirms 35 gadiem. Tā notiks 26. septembrī Saeimas namā Jēkaba ielā 11, īpaši aicinot ciemos jauniešus. Apmeklētāji varēs bez maksas nosūtīt tematisku pastkarti uz jebkuru vietu Latvijā, noskatīties video ciklu Izšķirošais lēmums, kā tapa neatkarības atjaunošanas deklarācija un vēsturiskos kadrus, kā arī klausīties 1990. gada 4. māja sēdes oriģinālo ierakstu, bet pie Saeimas nama būs skatāma ārtelpas izstāde par deklarācijas tapšanu un parlamentāro ceļu līdz neatkarības atjaunošanai. Latvijas komanda izcīnījusi 2 medaļas Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā. Ventspils tehnikuma audzēkne Mona Gabriela Gorsvāne sacentās ar 20 jaunajiem profesionāļiem prasmju konkursā restorānu servis un ieguva arī Best of Nation kā labākā Latvijas pārstāve, bet Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma absolvents Rīgas Tehniskās universitātes students Krišjānis Klavs Kantāns spoži startēja web tehnoloģijās, konkurējot ar 21 dalībnieku no Eiropas.
Aptaujā noskaidrots, ka vairāk kā puse, jeb 55% jauniešu atzīst, ka viņus no sporta aktivitātēm attur bailes tikt kritizētiem vai apsmietiem. Apmēram 40% jauniešu visā Baltijā sporto vismaz 3 reizes nedēļā, taču sportošanu ietekmē pašvērtējums. 53% uztraucas, kā izskatās un ko par viņiem domā apkārtējie. 47% bijusi negatīva pieredze sporta stundās. 50% jūtas nedroši izmēģinot jaunu aktivitāti skolā, bet 45% uzskata, ka speciālistiem trūkst pieredzes iekļaujošu nodarbību vadīšanā. Rīgā Sudraba Eģus ielā 2 iemūrēta laika kapsula topošās Meža parka sākuma skolas pamatos. Tā būs pirmā no jauna uzceltā skola Rīgā Latvijas atjaunotās neatkarības laikā. Projekta izmaksas ir 15,3 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Projektam piesaistīs 5 miljonu eiro Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu. Teritorijā paredzēts futbola laukums ar skrejceļiem un tālēkšanas sektoru, multifunkcionāls laukums, zaļā klase, rotaļu un vingrošanas elementi, 119 riteņu statīvi un bagātīgi apstādījumi. Skolu plānots pabeigt līdz 2027. gada maijam. Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka 2996 tēviem Latvijā ir 6 un vairāk bērni. Kopumā valstī dzīvo 446 064 tēvi, gan mazu, gan pieaugušu bērnu vecāki. Tāpat arī pērn reģistrētas 10 205 laulības. Interesanti, ka 10 no tām noslēguši nepilngadīgie, 9 jaunietes un 1 jaunietis. Līdz 12. septembrim pašreizējā medību sezonā Latvijā nomedīti 139 vilki, kas ir par 9,4% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, informē Valsts meža dienests. Šosezon pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms palielināts līdz 370 dzīvniekiem, lai saglabātu labvēlīgu populācijas stāvokli un mazinātu riskus lauksaimniecībai. Vilks ir īpaši aizsargājama, ierobežoti izmantojama suga. Iepriekšējā sezonā limits bija 300, un tas tika izpildīts 2024. gada beigās. Valdība plāno divkāršot ieejas biļešu cenas 6 memoriālajos muzejos. Memoriālo muzeju apvienībā ietilpst Jāņa Akurātera muzejs, Krišjāņa Barona muzejs, Raiņa un Aspazijas muzejs ar 4 ekspozīciju vietām, Jāņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs, Andreja Upīša memoriālais muzejs ar filiāli Skrīveros un Ojāra Vācieša muzejs. Ieejas biļete katrā muzejā maksās 2 eiro līdzšinējo 1 eiro vietā, bet 24 stundu biļete 2 muzejiem būs 3 eiro līdzšinējo 1,5 eiro vietā. 14. septembrī Rīgas domā notika ekumenisks dievkalpojums ar Konstantinopoles ekumeniskā patriārha Bartolomeja I līdzdalību. Viņa vizīte Latvijā notiek nozīmīgā gadskārtā. Kristīgā baznīca šogad atzīmē Nīkais ticības apliecības 1700. jubileju. Šī apliecība vieno kristiešus pāri robežām un palīdz sašķeltajā pasaulē apliecināt, sargāt un svinēt kopīgo patiesību. Sprediķi teica Bartolomejs I, dievkalpojumā piedalījās esošais luterāņu arhibīskaps Rinalds Grants, kā arī bijušais Jānis Vanaks, katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kā arī baptistu bīskaps Kaspars Šterns. Pēc dievkalpojuma baznīcu vadītāji ar augsto ciemiņu uzkavējās privātā sarunā, kā laikā Stankevičam Bartolomejs I uzdāvināja skaistu sudraba krustu.